Brīvdienas var sākties kopā ar Volkswagen MT3 klubiņu. Tagad jau esam visi sanākuši kopā un dosimies uz sakaru bunkuru. Tik prieks visus atkal redzēt jūs. Tu kamēr gaidi ieeju uz sakaru muzeju, tikmēr tu jau zini ar kafiju. Visu rītu sapņoju beidzot. Jāiet. Tad par šitas te tūp, jā? Jā. Jā, trešā vasara. Bija jau sāks no mums. Kā viņa smaržo tā kafija? Tu galvenais Violeti zīme, Violeti. Violeti zīme. Tas ir vislabākais produkts šim pus ekvatoram. Kas tā par zīme? Tā ir pasaules slavena kafijas automāta. O, jā? Itāļi, jā. Tas ir itāļu brēnds tāds. Top 6 itāļu izgudrojumi. Es pat tādu kafijas krāmiņus neesmu redzējusi tā godīgi. Ir dārgajos veikalos. Dārgajos veikalos, jā? Domāju, kaut kur es esmu redzējis to stroķi, jā? Un tad es uztaisīju sev koka brilles. Drīkst paņemt? Jā. Uztaisīju koka brilles un tas bija pie aksesuāra. Labais. Un priekš kam tas knaģītis pie tā ieroča? Tas ir tāds, tas ir dizaina elements vai kas tas tāds ir? Visās mašīnās man besī ārā, ka tā siksna spiež, un tad šita te viņu tā drusku, nu čut slābāk, lai viņi ir. Es kaut kā tā esmu pieradis no 90. Knaģis man ir aksesuārs visās mašīnās. Tas ir tāds... Jā. Знаешь, что это такое? Не. Это мундштук. Kas? No filmas Vabank. Vabank, tā... Uz visu banku filma bandīti paķer Kvinto он клушинатаю. Ты знаешь, что это глушитель, и можно к нему пистолет прикрутить. А Квинто изволк шитаду, он сака, ты знаешь, что это? Это мундштук, un tie bandīti растерялись, šampānieti zemē un aizbrauc nakriem. Nezini filmu? Vabank, noskaties. Man liekas, es esmu viņu redzējusi, bet es īsti viņu... Tas tāds ir tāds kadrs no filmas, jāsaka. Tā. No kura gada tev ir tā mašīna? Es pat neceros, 18. vai? 18. laikam es nopirku. Kāpēc tieši T3? Jaunībā vienam bija kaut kādam uzņēmējam 80. gadu beigās, un es domāju, wow, kas skaista mašīna. Un tad kādu laiku nē, un beigās tad sāku, ka 17. 18. gadā kaut kā sāka urdīties, un tad šitais iekrita. Patīk. Izdzen pagalmā, strādā darbnīcā, skaties, visas līnijās patīk, joprojām patīk. Kaut kā tā. Tu kaut ko esi pārtaisījis šai mašīnai?
Nē, tad principā viss ir ordināls motors, tikko ieliku 1.9. Principā viss ordināls. Un kur tālākais ir, kur mašīna ir bijusi? Nekur. Mūnameģis, Mūnameģis. Lietuvā kaut kur, Ventspils, Liepāja. Nebraukt. Nē, mēs pa veci, lai brauktu kaut kādas Eiropas un vēl kaut ko. Nē, gribās. Gribētu mainīt mašīnas kādu citu? Šo uzšķiet? Jā. Nu, lai paliek, pat tur vairs. Nē, nu tā jau tās mašīnas vienkārši unikums. Viņas piesaista. Kaut kas viņās tiek. Ja divas brauc, tad visi skatās. Viena brauc, tad tā mazāk. Nē, šitādi skatās, šitādiem acis spīd. Tādi, sīkie, es domāju. Nē, nu vēl acis, protams, ka spīd uz šito te visu. Un cik ilgi jau klubiņā esi? 21. Jā, No 21. gada? Usmā biju pirmo reizi. Un pēc tam katru gadu? Pagājuši gads izkrita sezonu. Vienu reizi bija, motors, cīnījos ar dzinējiem. Gribēju saglabāt oriģinālo, bet, nav iespējams. Tā kaut kā. Tagad man noņems VS, bet lai ņem man pie Daugavas. Tev bija vēsturiskais tas... Man ir viņš. Nu labi, zemenīt vai vilks? Vācu aitu suņi divi pagalmē. Un zemene ir Mālpils zemenes. Zemeņu svētki. No kura gada tev busiņš ir? 1 gada vecā. Cik? 1 gada man ir 75. 85. Viņš man ir 3 gads. Kāpēc tieši T3? Nejauši. Kur nozīmē nejauši? Kaimiņam bija redzēja. Rядовой Кобылкин, снять противогаз. А я уже снял. Вижу. Ko dodamies uz muzeju Sakaru? Nekad nav būtis tā pirmo reizi. Ja nu pazūdēs. Un tāpēc viņš nav tik liels kā parasti civili pumpuri, bet viņš interesants daudz īrtubas. Un jā, restaurējam apmēram 3 gadus, bet jā, vispirms pie avārija gadiem. Bet pilnīgi pietiek izdarāt gaisu kaut kādu vienu brīdi uz kaut kādām Uz kādu laiku var, jā. Jā, protams. Vai izdarām, bet ir reālās izdarām. Tu biji bijis tādā Dienējies tādā muceniekos. Vau! Tas reāls cilvēks. Neapgāvs. Kurā gadā tu dienējies? 1985. Un tur visā vēl ir muceniekos vai nav vairāk? Viņš ir izlaupīts, viņš saprotis tur. Nu, neviens neieko kašaļi, pieņemsim, atrast to. Latvijas 4. gadā tur sāka būvēt jaunu zakonu, pusi nemaņiski, lielu 60 Protams, pēc šitāds bija sirēna no rīta 7. Tā jau tāpat ir.
visu valīgu. Smalki. Šeit ir radiācija kontrola ar kādam gāziem ārpus un arī ar kostiumu. Tad vēl viens vai pozakā, kur pie uzpalvu, jā, šeit iekšā. Un mēs varam paskatīt, cik daudz radiācijas. Oficiāli augšā sēdēja mazliet augšie razviedot. Tam tikai Jā, šitā binšu smarža, laikam, kā saka, vienmēr ir prātā. Tad tik tiešām smaržo pēc bintēm. šī saprast stāv, kā viņš sāk betēra iekšā. To visu lielu jādežo. Kā mugursoma. Es nav diezgan. Tev neviens neprasa. Jūrmala taču varētu būt. Man ir kaut kāda Kauguru iela. 83. Jā, šitais varētu būt iekšā. Kā viņi tur meklēja, pat aizmirsu? Pēc vārdiem man Pēc uzvārdiem bija? vai pēc ielām. Jā, redzi, iestādes uzņēmuma organizācija. Jā, jāizlasa instrukcija, vai ne, no sākuma, kam ir domāts. Nu jā, tā varētu būt. Ir draugi un arī šitā brauki. Pagreisi. Šeit ir tad galvenā istaba, lai šitie bunkeri strādā, kā vajag. Un arī komutators vestāda situācija bija. Bet viņš vēsturiskais aparāts. Jā, ilgi strādājuši. Karte strādā. Hop. Viens ir apakšējais un tad uz riņķi. Apkārt prasības skanēja tā kā viens ir. Nebija bez visām Bez zvaniem, šīm jā. animācijām, kas jau ir. Bet vispār šo bunkuru, kurā gadā tā kā izveidoja? Es sapratu, viņš uzreiz gaismu. Jā, uz saula arī dozimetras Latviešu valodā. Sieviešu valodā. Latviešu sieviešu valodā. Viņš rāda līmeni radiāciju. Jā, cik daudz radiācijas ārpus. Indikators, jā, Indikators kā mēra. Nu, dozēja dēls, jā? Un Vai šeit austiņas, jā. Aha. Lai gan šitas izskatās pēc sieviešu šitā te, ko matus ieveidot. Varbūt, jā. Lokšķēras. Domāju, ka var arī ieveidot. Atbildes civilai aizsardzībai. Tātad, kas ir tavs jautājums? Kā sasniegt pirmā palīdzību organisma pārmērīgas atdzišanas un apsaldējuma gadījumā? Tādu dabas katastrofu gadījumā, kā plūdi, viesuļvētras un stiegvētras, ir īpaši, kas notiek augstu gadu laikā. Iespējams, cilvēka organisms būs jāsiltās. Tāds grāmatiņas stāv, putekļu krāj, tad te var viņus atnest un noziedot, un cilvēki varēs tiešām mācīties no viņām, kā vēsturiskiem eksponātiem jau muzeju. Nepasūtīt un numurus apsvainot. Jānis 1973. Tu mazliet kļūdījies, klausies. Mazlietiņ? Mazlietiņ. Var redzēt, kurā jau gadsimtā dzīvoja. Kurā laikā. Ja viņi taisīja arī tikai korpusus. Tiem, kuri saka, mēnes jaunas eksponācija, jau ir atbilstācija.
Nervas izlēja 5-6 metri uz augšu un vienkārši skālas siena un augšā līdzīgi tipa metāla durvis. Izlīst ārā? Nu, ne šeit, bet pa galvenu ieju iziesiet uzreiz pa labi un uz kalniņa augšu. Redzēsiet gan ventilācijas šahtas. Самому мудрее, члена но там включают все, там движение дистанция, там тренировки, когда сидели, то мы хватит вот так, и быстро надо было, если две цели, то у тебя в ножке как квадрат, номер квадрата, это типа так, цинк, и это, ну да, очень интересно. Ir. Это на углу. А вот эти уже отдельно протекают. Ну, выключаем, потому что немного электричества. Вот это, наверное, Яковский, это 250 евро цена вот одним часам. Я бы взял, правильно? Man ļoti patika Sakaru muzejs, bet, protams, ka labāk, ka nekādas podziņas netiek spiestas un ka tādus bunkurus nevajadzētu izmantot. Lai tā paliek un ir vēsture tikai. Mums ir uzlīmē jau. Hei, es drīkstu arī, ja tajā beidzot ielīst iekšā. Man jau, kas jāiemācās ielīst. Tur ir lokarēci, šitā tā rasa aizkarās, iekrīt. Nu, čau! Čau! Vēl jau neviens, Kafija beidzās, bet, nu, ūdenī to pats vienā redzēs avot. Tā kāpēc T3? Garš stāsts. Cik sanāk gadu atpakaļ? Rīgai 15 gadus atpakaļ, Krimā, jā. 15 gadus atpakaļ man bija 2 bērni, sieva bija stāvoklī un vienā vakarā bija jāizlēm 3 bērnu liktenis. Nu, respektīvi, švaģerim tur bija problēmas, alkoholu. Un paņēmām 3 bērnus vēl adoptācijā. Un nāk tā 1. septembris, un es tagad domāju, kā mēs visi varam aizbraukt uz skolu, uz bērndārzu, uz kur vēl nē. Druģaini sāk meklēt mašīnas, bija visādi varianti, bet es paliku pie T3. 4. septembrī es viņu nopirku Siguldā, un 4. janvārī viņš bija pilnīgi pārtaisīts, nokrāsots, notapsēts, viss aizbrauc uz Liepāju, piereģistrēja, un tā mēs gadu braukājām ar to T3. Pagāja kā 3 gadi, bērns dabūja atpakaļ, bet man pirmajam busiņam aizmugurē Lanžeronas salūza. Un es tur mocījos, darījos un vienkārši no dusmām vadēju lūžņos. Un tad es sēdēju pie datora, skatījos, mūsu busiņi izbrauciet, kādi smukulīši, kādi visi. Nepārspīlēju, godīgi saka, es nedēļu dzēru un raudāju. Un es nozvērējos, man bija T3, man būs T3. Pagāja 3 gadi, un es beidzot atvedu šo T3. Un tagad jau 9 gadi viņš ir pie manīm. Nu, nesūdzos, nu, nekas labāks par T3 nav vēl izdomāts. Tas ir mans viedoklis. Reku sieviņai paprast viņas viedokli, tēlam paprast. Un cik ilgais klubiņā? No pašiem pirmsākumiem. Pirmos 2 izbraucienus es nebiju, bet Mālpilī, ka bija Madlienā, jā. Nu, aizbraucu, jau uzstājos, pierakstījos un kopš tās dienas esmu klubiņo.
Fórumā es esmu administrators, nu viens no administratoriem WhatsAppā, nē, tur es teicu, man ieliks, es tur... Dur, rulē. Es tev lūk par attaisību. Pagaidām vēl. Dur, lejā. Toreiz nopīmās. Un cik tālu esi bijis ar busiņu? Kur ir tālākais? Tā jau pa Latviju. Nu, ir bijis uz Lietuvu aizbraukuši, Igaunijas robežu. Man mēģis Latviju atceļot. Tāpat tā kā Stabulnieks jau dziedāja, vai ne? Mazliet par mazu, mazliet par lielu. Nu, pasaules nevar apskatīt, nav līdzekļi, bet Latviju, jā, tagad visi aprīkots gultiņu un ēšanu un braucam pa Latviju. Pamatā jau pusiņu, tusiņu, vabolējām bišķi kopā. Nu, un no kurienes tāda stūre? Oriģinālā? Nē, nevis stūre, kā? Kobra? Jā, kobra. Ai, jā. Kaut kādā krāma tirgu es ieraudzīju, iepatikās. Un. Nē, pāterim bija, bet viņam bija kaut kas cits. Negribēja arī ieroci kā citiem? Uldim ir ierocis. Nu, katram ir savs stiliņš. Man ir kobra, Uldim ir stroķis. Kādi vēl ir vispārīgi? Ir kaut kas vēl manīts? Ir, ko nav atbrauc šodien Andres un ar Kristīnu no Liepājas. Viņam vispār no metāla lūžiņa tās, krieviski lomiks, lauzums. No tā ir izvirpots. Ātrum pārslēgs arī tāds interesants. Tā vajag almas lietiņi. Apiņā. Griezties. Labi, griezties. Man ir redzu. Nebija buh. Opiņā. Oriģinālā stūre? Jā, multivāns stūrīt. Viņa bišķi mazāk par lielo, parasto busiņu stūri. Tahometriņš man ir pulkstenīts. Atpakaļ skat kameru. Tas aizmugēja notiek. Bet tas ir tāds jau modernāk ierīci. Tas jau nav. Kandīška. Navigācija reize, video reģistrātoriņš, telefons bez saukties. Kas ir Latvijas? Fiksvāgens, tas ir maz busīm nosaukums. Atvasinās no iesauks fiksēs. Fiksvāgen. Šitā te smuk plauktiņa. Udenīč. Kas tev tur bija iekšā? Kā viņš taisās tas te vaļā? Tādā te veidā. Aha. Tur viņu varēs taisīt pavisam arī ciet. Var noslēpt tavu telefoniņu, tagad tu viņai klāt netiks.
Jā, un puķis nav? Es gan te vienreiz biju. Mēs te bijām, jā. Tas ir ķīšas. A kas tā pa peļķi? Es nav pēc es pirmo reizi Rīgā, es gan zināt, kas tas tāds ir. Es vispār pirmo reizi Rīgā esmu. Pirmo reizi Rīgā esi, jā? Jā. Brīvību! Kam tu gribi brīvību? Nē, es saprotu, ka tu esi iekrampējies tā iekšā. Dodiet brīvību! Gribu laukā! Mēs pa priekšu apskatīsim, ko viņš ir radījis. Un sāksim ar pili, jo mūs metīs ārā no pils un tāpēc automātiski dodamies iekšā. Tam, tam, taram, tam, tam, taram, tam, tam, taram, tam, taram, tam, taram. Te patika skatu tornis, mums vienmēr patīk skatu torni. Un tagad dodamies uz pili skatīties. Tur gan iekšā neesam vēl bijuši. Padomu laikos tās visas bija no kur, nezinu kur. Un līdz ar to, kad atjaunot vai restaurēt, vai nav, kā mēs mums saucam, viņi izdomā atjaunot arī teiksim, tos autentiskos vecos apgaismojumus. Cik piekarīgs vajadzēja izveidot no jauna, lai visu atjaunot? 100. 10 000 vienkārši no veido ne tikai vīlos, arī citus stīgu instrumentus. Man liekas, ka pat vienu koncertu vai kaut kā, autus viņš čaukās taisa. Galbūt daudz tāds pieticīgs. Tās sievietes atkārtot viņu neklausīt. Uztaisīt 9 minūtes pauzīt un tad brauksim. Uzēdat? Jā. Pirms tā. Iedzeriet, uzēdiet. Paldies, uzēd. Karots ir. Nē, klausās, par to, ko Inālis bildē. Tādā. Jā, dod, ko mēs ņemam. Jā. Ķer tikai.
Andrej. Ņu, ņu. Divi varianti vārdu šitādu suviņu, ja? Nelieku. Pati neskatās. Vai? Zinu, nesaku nevienam. Volkswagen, baby.